Čau! Mani sauc Ivo Cīrulis. Man ir 25 gadi. Viss sākās 2008. gadā, kad sāku driftēt ar 3. sērijas BMW, kam bija 200 zirgi. 2009. gadā bija viens no pirmajiem, kas iebūvēja V8 4-litrīgo BMW dzinēju savējā 3. sērijas BMW. 2010. gadā startēja ar to pašu V8 4-litrīgo dzinēju. Tā man bija ļoti veiksmīga sezona. Latvijā izcīnīja 2. vietu, Baltijā izcīnīja 1. vietu. Pēc 2010. gada sezonas gribējās šo to vēl uzlabot. Gatavojoties 2011. gada drift sezonai, kopā ar Jab Factory pārbūvējām šo BMW līdz nepazīšanai. Tad mēs iebūvējām Nissan Skyline dzinēju, uzstādījām priekšā trūku rāmu, uzstādījām Nissan S14 piekaru modificētu, lai iegūtu lielāku riteņu pagriezienu leņķi. Tad, protams, palielinājām motoru jaudu, kā arī padomājām par mašīnas svaru, atvieglinājām. Kā rezultātā ir sanākuši aptuveni 550 zirgi un uz kaut kādi 650 ņūtonu grieķu numeri. Ar mašīnu pats ļoti apmierināts. Iemācījies braukt ar turbomotoru. Kā zināms, jau vēsturē braukt ar atspērisko dzinēju. Tā jau bija pavisam cits braukšana. Šīs sezonas mērķis bija notestēt, pārbaudīt, apgūt šo jauno projektu, kas tika uzbūvēts. Atrisinājām ļoti daudz problēmas, kas bija laika gaitā, ko tikai varēja uzzināt. Kā arī bija mērķis aizbraukt kaut kur ārpus Latvijas, kā EDC posmos pabraukt. Salīdzinoši veiksmīgi izdevās startēt Latvijas ieskaitē, kurā tika aizstāvēta Gurturnā 2. vieta. Neskatoties visām daudzajām nogrieztajām pusestīm, salauztajām kārbām un vēl visām daudzām lietām, kas notika sezonas gaitā. Bet prieks ir par to, ka daudzas lietas ir atrisinātas un daudzas lietas ir tapušas skaidrs, ar kurām tā ka nebūs jāsaskarās 2012. gada sezonā, kurā varēs pilnvērtīgi startēt un parādīt sev tikai no labās puses.